Bet tagad Vjačeslavs Bobrovs pret Klaus Čavaru centra iemetienā, un Latvija ir pirmā, kas sāk spēli. Iepriekš jau nosaucu Latvijas piecinieku, arī Ukrainē laukumā nākuši spēlētāji, kas jau pazīstam ar Latvijas-Igaunijas līgu, gan tik līdz metienam. Steinbergs atdod bumbu Strautiņam. Arturs tālu perimetrā izšķirās par metienu no distances un to realizē. Latvija atkal veido savu uzbrukumu, atkal pie bumbas Strautiņš, samainījušies pretinieka aizsardzībā, un Čavars groza apakšā palicis pret mazo šī. Strautiņš labi nolasīja situāciju, kā gribēja mest, tikko bija viena iemets, bet redzēja, ka Čavars ieņēmis vietu. Tur meistari visi kārtībā. Un arī šeit aizsardzībā tieši tāpat savu meistarību nodemonstrē, un pēc tam triec bumbu grozā no augšas, atbruņo no tās. Pēc tam kļūda piespēlē. Nesako tomēr noteikumu pārkāpums. Ukrainai iespēja pabeigt ātro uzbrukumu, un Kačenko to arī paveic. Skatīsimies, ka Ukraina būs sagatavojusi lieliski izspēlēt sadarbību līdz groza apakšai, un arī 2 gūti punkti Vojnalovičam, vēl vienam savulaik Latvijas-Igaunijas līgā uzspēlējušam spēlētājam. Ukraina ātri izšķiras par metienu no distances, tas nav precīzs. Tagad jau šis duels otrā laukuma pusē, un Kristaps Ķilps apspēlē Lukašovu. Atkal ir cīņā, un tieši viņš arī pie bumbas. Lieliski viņu atbruņo no bumbas Zoriks, un 2+1 gājiens Kristeram. Pārredzam, ka Blumbergs pieliks aizsardzībā klāt Šulgam, un mainamies, protams, pie šī sastāva arī pie visiem blokiem. Mihaiļuks tikmēr trāp no tālienes. Piespēlē Šulga nolasa situāciju, iesāk pārējais uzbrukumu. Lukašovs no tālienes realizē metienu. Izrāviens Ukrainai. Kā jau jebkurā spēlē. Leimans kļūdās driblā, pārējais uzbrukums viesiem, un 2 gūti punkti ar triecienu grozā no augšas. NBA, tā kā to spēlētāji visi kārtībā. Kačenko no tālās distances met precīzi. Nāk laukumā un sāk pa grozu mest. Zoriks. Strautiņš no tālienes ir precīzs. Otrais Strautiņš trāp no tālās distances. Apakšas Latvijai iespēja pārējais uzbrukumam, tomēr kļūdamies driblā, un tad jau Kovļers nogādā bumbu. Turpat pie groza esošiem Bobrovam, kurš tā viegli ietriec to grozā no augšas. Piestāv vairāk, tā kā redzēsim, kā tas mums strādās. Šulga no tālās distances met precīzi. Viņš nomainīts, un Latvijas izlase turpina vērt savu uzbrukumu. Strautiņš perimetrā. Turpina mainīties pie visiem aizsargiem. Lieliski Strautiņu piespēle groza apakšā, un viņš tam 2 punktu. Viņi labi atgriežas aizsardzībā. Visur ātri paspēja atpakaļ. Pārdalīt savus sēdzamos, bet jebkurā gadījumā Strautiņš. Viņš meklē piespēli Talcīs. Sev vērto kreiso roku, izdara metienu, un tas ir precīzs. Lieliski nospēlē uz pretkustību Talcis, uzbruk. Jā, izmanto aizsardzībā šo, kas tomēr Latvijas vai Igaunijas klubiem notiek reti. Pēc tam uzreiz aizbrauc uz Spānijas ACB līgu. Viens no tiem izņēmumiem, kas no Latvijas-Igaunijas līgas pa taisno aizbrauc uz augstākā līmeņa čempionu. Savu dzimšanas gada vēl vienu sezonu varētu aizvadīt arī koledžu basketbolā, nopelnīt, tā teikt, lielo naudu Amerikā, bet tomēr tas nenotiks. Viņš paliks Podgoricas rindās, bet kamēr mēs te runājam, tikmēr Ukraiņi veic savu kārtējo izrāvienu jau pie Latvijas. Strautiņš lieliski piespēli, prasījās mest pa grozu. Šeit, jā, izskatās, ka Šiliņš kļūdījās. Viegls trieciens grozā no augšas Mihaiļukam. Prasījās pašam noslēgt, kā gribētu dot piespēli, bet, diemžēl sanāca kļūdīties. Jā, ja kāds nav, tā teikt, jāpierunā pats noslēgt uzbrukumu, tas ir Rihards Lomašs, un tieši to viņš arī tagad izdara. Sodmetiens nākamā sezona spēlēs Lietuvas čempionāta debitantos Taureģē. Bet Lomašs tikmēr trāp no tālienes, un vēl vairāk samazina Latvijas deficīts. Šķiet 2 punktu vērtībā tomēr šis metiens. Zaisaga tiek izspiest tālāk laukumā. Strautiņš uzbruk pats 1-1, un precīzs metiens Strautiņam. Arī šoreiz 2 punktu vērtībā šis metiens, bet arī startos Latvijas-Igaunijas līgā. Lielisks uzbrukums padots Robertam Blumbergam. Pagājušo sezonu gan Petkins rindās spēlē FIBA Eiropas kausā, un savukārt Turcijas līgā knapi izvairījās no izkrišanas. 40% tāmtiem realizēt. Nav precīzs Blumbergs, pārējais uzbrukums viesiem. Pilnīgi brīvs tālmetiens
Dēļiem tomēr arī reizē pazaudē bumbu. Atkal uzbrukumā Ukraina un atkal no tālienes precīzs Mihaiļuks. Pie bumbas, Čavars aizsardzībā, Šulga tiek līdz groza apakšā, izdara mētienu, tas ir precīzs un vēl piezīme Čavaram, tā kā Riks. Iespēlē Čavaram groza apakšā, bumba turpina kustēties, no pustālās distances mētienu izdara Leimans un to arī trāpā. Iespējas pārstāvēt valsts vienību, tā kā acīm redzot, šis sots ir nomaksāts un Šulga var spēlēt Ukrainas izlasē. Atkal uzbrukumā Latvijam, Lomašs piespēlē Mejerim. Jā, nu arī Mejers laukumā, protams, ir izmaiņas salīdzinot ar starta sastāvu. Tieši viņš tagad pēc tāda puspagrieziena realizē metienu. Šiliņš viņam piedāvā aizsagu, Zoriks izvēlas doties pa otru pusi, piespēlē Marekam. Viņa tālpēc nav precīzi, bet Šiliņš ir pirmais pie atlākšās bumbas un 2 gūti punkti. Viņš ir Ukrainas izlasē un mums nav pa viņiem jādomā. Leimanis. Dots garām gaina apstājās uz pustālo metienu un to realizē. Automāts. Kovļārs. 2 gūti punkti. Neraugoties uz tādu lielu saskaru ar pretinieku. Ķilps pret Novīcki. Dots garām gaina. Lieliski ieraujas Mārtiņš Laksa. Ķilps paman šo ieraušanos, adresē piespēli Ipas un neizdodas realizēt šo pārējais uzbrukumu. Tagad jau pārēj uz otru laukumu pusi un 2+1 pretējā pusē Vojna Lovičam. Novīckis spēlē bumbu ārā, Šulgā garām gainā, lieliski piespēle neskatoties un Kovaļam atliek šo konfektīti tikai Zoriks. Ķilps nedaudz pieklubojot, pievienojas saviem komandas biedriem uzbrukumā. Zoriks no tālās distancēs met precīzi un Ainars Bagāckis pieprasa minūtes pārtraukumu. Muguras aizsegi tiek atkal pie bumbas. Čavars. Pret Lukašovu izspēlē bumbu ārā. Redzam arī tikko Čavars spēlē pret mazo uzreiz Ukraiņas savāks. Mēs izmētājam bumbu un lieliski Ķilps nostrādā arī aizsardzībā ar rokām ir īstajā vietā izsitot piespēli. Pēc tam vēl rāda ar pirkstu soliņam. Tagad Ķilps met no tālienes un ir precīzs Kristaps Ķilps. Vīs vārdu Šulgā. Dots garām gainā izspēlē bumbu ārā. Precīzs metiens no tālās distances Oleksandram. Strautiņš var pabeigt uzbrukumu un to arī izdara. Tā vieglītēm ietriecot bumbu grozā no augšas. Galā pret Ainars Bagāckis. Šulga no tālienes met precīzi. Bobrovs adresē piespēlt Kačenko, kurš meistarīgi noslēdz šo uzbrukumu. Kovļārs 1-1 tiek garām Ķilpam. Progress ir veikts, bet jāmet iekšā soda metienu. Mihaiļuks uzņems iniciatīvu piespēlē groza apakšā Bobrovam, kurš gūs 2 punktus, panāk +3 Ukrainai. Mejers ar tādu ļoti vieglu sastāvu mēs spēlējam nomināli šobrīd Strautiņš pat kā tāds 4. spēlētājs, kā 2. garais. Redzam, tas pirmajā uzbrukumā mums dod arī rezultātu. Netiek tomēr līdz metienam ritmā. Jāveido vēlreiz uzbrukums no jauna. Kovļārs dod pēc groza apakšai un precīzi savām metienām. Un savai komandai. Atkal sāpīga epizode. Nenoslēdzama aizsardzība ar izcīnīt atklāt šo bumbu un vēlreiz Kovļārs pret Mareku. Kovļārs pret Laksu. Vēlreiz pats spēlēs 1-1. Apstājas uz pustālo metienu un atkal realizē. Augstas asins izskatās plūst Kovļārā. Bet joprojām bez tādām lielām emocijām. Līdzīgi kā Zoriks varbūt arī izšķirošos metienus trāpot. Arturs Strautiņš no tālienes pietuvina Latviju līdz 2 punktu atstatumam. Aizsardzība, ārkārtīgi sarežģīts metiens, tas nav precīzi. Latvija vēl tiek pie uzbrukuma. Lomašs piespēles kļūdās, tomēr piespēlē Lomašs un mačs ir noslēdzies. Lieliski iespēja mums bija pārējais uzbrukumā panākt neizšķirt un papildu laiku, tomēr mūsu izlases kapteinim neizdodas nogādāt bumbu līdz Ķilpam, kurš būtu viens pats pret grozu palicis un spēle noslēgusies ar Latvijas zaudējumu. Rezultāts 82-84.